Balsošanas aktivitāte. Ar tās palīdzību mēs varēsim ar bērniem interaktīvi vienoties par kādām tālāk veicamajām darbībām. Ņemsim klases aktivitātes un atradīsim, kur mums ir voting, jeb balsošana. Tātad, ar šīs sagatavas palīdzību mēs, piemēram, ar bērniem varētu vienoties, ko tad mēs pirms launaga darīsim. Vai mēs locīsim papīra lidmašīnas, vai mēs zīmēsim, vai, piemēram, centīsimies uzbūvēt augstāko torni no koka klucīšiem. Sagatavēs angļu valodā esošos tekstus mēs varam brīvi rediģēt, vai arī izdzēst pilnībā, ja mēs negribam. Un šajā gadījumā, ja es minēju, ka mēs varētu locīt lidmašīnas, tad es ievietošu klipkopu šeit ar lidmašīnīti. Noliksim šeit lidmašīnu, ja? Otrajā daļā mums, piemēram, kā runājam, būs zīmēšanas aktivitāte. Mēs varam arī ielikt teksta komentārus šeit, bet domāju, ka šādi te zīmēti objekti būs pat foršāk un labāk redzami. Un trešais mums variants bija koka tornīšu būvēšana. Man šeit ir tāda mājiņa, tā kā varbūt kaut kas līdzīgs tornim. Un tad bērni var nākt pie ekrāna un vienkārši katrs var paņemt vienu bumbiņu un ielikt pie tās aktivitātes, ko viņš labprāt pirms launaga darīt. Kurš grib zīmēt, krāsot, kurš grib būvēt koku tornīšus vai locīt lidmašīnas, ja? Un attiecīgi šādi mēs varam kopīgi ar bērniem vienoties. Ja? Viņi parāda savu vēlmi kopīgo. Piebildīšu, ka ja kādu no sagataviem esat pielāgojuši un sarakstījuši latviski komentārus, kur nepieciešams, jūs ikvienu sagatavi pielāgoto varat arī saglabāt. Nospiežot šeit un saglabāt. Un nākamreiz, kad atkal vajadzēs balsot, jūs varēsiet izmantot savu jau latviski pielāgoto sagatavi un nebūs jānodarbojas ar šo te anglisko komentāru izņemšanu, kā es to tikko darīju.